Daktori Sāro un doktors Jansons sasauc konsiliju. Un arī šodien mūsu studijā ir viesis anesteziologs, reanimatologs Arvīts Bērziņš. Arvīts, sveiks! Sveiki! Šoreiz es jau zināju, kā sauc vārdu uzvārdu, bet pirms mēs pievēršamies tai mūsu standarta praksei, tu iepriekšējā epizodē neizstāstīji to smieklīgo stāstu. Tas smieklīgais stāsts īsāk sakot, sākās pats rezidentūras sākums. Man, ja nemaldos, pirmā rotācija aizsūtīja uz operāciju zāli. Un tas bija septembris, ja nemaldos, vai oktobris. Un, ja nemaldos, daudz tā kā dažādi rezidenti jauni un tam līdzīgi. Un viens otru vēl nepazīst. Un es esmu arī zālē, viena no pirmajām reizēm kā anesteziologs, un tad skatos apkārt, iepazīstos ar tā kā aprīkojumu. Un tā situācija tāda, ka viena doktora, ginekoloģe, viņa man prasa, vai es esmu ginekologs. Un es tā kā īsti nesadzirdēju labi, es tur aizemts ar savām domām, ar savām lietām. Un es tā kā pa pusē dzirdēju kaut ko, un es viņai saku, nē, esmu Arvīts. Un tad tas stāsts par to, ka neesmu ginekologs, esmu Arvīts. Man starp citu par šo ir ļoti īsa arī replika. Es pirmo reizi dzemdību namā. Piedalījos dzemdībās. Kaut kādas 3. studiju vai 4. studiju gads. Un vīrs tur ģībuļo. Visas dzemdības notiek, viņi piedzimst. Un es palieku viens, bērniņš ir tikko piedzimst, visi ir laimīgi. Un es viņiem prasu, tā kā, vai jums tas ir pirmais bērns. Viņi saka, jā, apsveicu man arī. Es kuri badams. Tāda bija ķeramies pie lietas. Tā ir fāta ar joki. Labi, pievēršoties mūsu standarta praksi attiecībā uz otru epizodi, ir tāda, ka mums ir vairāk temati, ko šis gan ir Twitterī, ko cilvēki ir rakstījuši ļoti dažādi temati, no 1 līdz 45. Arvīd, izvēlies jebkuru cipariņu, un tad mēs mēģināsim šo epizodu izdzīvot cauri šajā tematā, ko Twitters ir piedāvājis. 33. 33. Temats tā arī lasu, kā pierakstīju. Pašdiagnosticēšanās ar doktors Googles palīdzību. Te es mēģināšu arī atvērt ar kaut kādu opening question, vai tev kā anesteziologam bieži nākas saskarties, ka cilvēki kaut kādas savas sāpes vai citas lietas ārstē kaut ko salasījušies Google, un cik bieži ir kaut kāda varbūt sastapšanās tev kā speciālistam bijusi ar pilnīgākajām aplamībām? Jā, droši vien ne pārāk bieži, bet jā, cilvēki lasa, iepazīstās ar iespējamām anestezijām, ko viņi saņems un tam līdzīgi. Jā, te droši vien ir jautājums vienkārši par to, cik uzticami ir tie viņa avoti, ko viņi lasa, jo bieži vien ir bijis tā, ka, es jau iepriekšējā podkāstā pieminēju par to, ka daudz man prasa par anesteziju biežumu, un tādām lietām, un vēl nesen, bet es aizmirsu, ar ko tas cilvēks gribēja ārstēties, un arī ar kaut kādu uzlējumu, kaut kādu dīvainu, bet es tiešām nepateikšu, kas tas bija pa uzlējumu, un es viņam teicu, ka viņš to, protams, visu var darīt, bet tajā brīdī, kad viņš nelieto, vismaz paracetamolu, jā, lai nebūtu tur kaut, jo tur bija alkohols sastāvā un tam līdzīgi. Tas bebrāstis, spirtu uzlējums gan jau. Jā, līdz ar to es tiešām neatceros, kas tas bija pa uzlējumu, bet es viņam teicu, kamēr viņš tic, ka viņam tas palīdz, un ja viņš nelieto kombinācijā ar citiem medikamentiem, ko es tur kaut ko uzskaities, jau vairs tik precīzi neatceros, es teicu, ka viņš to var, protams, lietot, bet es to tā kā globāli es to neiesaku, bet lietot viņš to var. Reini, tavā praksē, cik bieži cilvēki jau atnāk ar gatavām diagnozēm? Diezgan bieži. Yeah. Lorijam, man liekas, vispār ir diezgan izplatītas dažādas pašārstēšanās metodes pie ausu sāpēm un ir puķes. Es tikko man izkrita no galvas, kas tā ir pa vienu slaveno puķi, ar kuru cilvēki ārstē ausu sāpes. Kampareļas kompreses. Ķiploki ausī. Ko?
Ausī ķiploki pie sāpošām ausīm. Jā, ķiploki. Labi, ķiploku krelles, protams, tas ir mūsu standartiņš. Tas ir arī latviešu dzīves ziņas jautājums. Tas palīdz ieturēt distanci, vai ne? Tas ir distances jautājums, jā. Bet kopumā kakla skalošanas ar visneiedomājamākajām lietām. Ļoti, ļoti, ļoti. Ar loru patoloģijām cilvēkiem ļoti patīk pašārstēties. Man arī jāsaka godīgi, ka pamatā es kā pediatrs vairumā gadījumā ārstēju elpceļu infekcijas, un tur tiešām ir tā, ka salsūdens tās, kad viņi ieliek mutē un tad, es nezinu, to skalo, to rīkli, tas ir tas standarts. Tas ir standarts, bet tas nav tikai pacientu un mātes Googles jautājums, tas jau ir arī ārstu pusē. Jā, tas lauciņš vēl ir tas, par to ķiploku iepriekšējā sērijā mums pastāstīja ģimenes ārsts, ka ir cilvēki, kur liek ķiploks zeķēs, lai izvilktu toksīnus un tādas lietas, bet man vairāk interesē par tiem cilvēkiem, kas atnāk ar diagnozēm. Viņš saka, doktor, man ir šitas te. Par šo ir ļoti labs stāsts man. Tātad, tas bija 2018. gads. Doktors Jansons ir nokļuvis Oslo konferencē. Okay. Man ir šiltīte ar manu vārdu un uzvārdu, un apakšā paskaidrojums manam vārdam un uzvārdam vienkārši eksperts. Tātad konference, kas saucās, tā bija politiska konference, tur bija nokļuvusi dažādu iemeslu dēļ, kurā bija sadradušies premjerministri, veselības ministri no visas Baltijas, Skandināvijas plus Anglijas. Un tad, lūk, mēs sēdējām pie galdiem, tur bija paneļa diskusijas par šiem jautājumiem, par pašdiagnosticēšanos. Un daudz cilvēku un vispār par medicīnas, vispār kaut kādām nākotnes lietām un tā tālāk, un tur artificial intelligence un tā tālāk un tā joprojām. Bet es kā jauns ārsts, varbūt par maz zināšanām, bet ar kaut kādu pieredzi dizaina un informācijas jautājumos, es ļoti uzsveru par to, ka ir jauki runāt par nākotnīgām tehnoloģijām, bet mēs varētu sakārtot jautājumu par diagnostiku. Un tajā brīdī man blakus sēdēja tā Anglijas premjerministre Terēza Meja. Un es saku, ka padomājiet, cilvēki, visi, mēs runājam par visu to, bet ir laiks sakārtot to pieejamo leģitīmo informāciju, kas ir pieejama no mums valstīm oficiāli, tāpēc, ka viss, ko cilvēki dara, cilvēki raksta savus simptomus, un kur viņi nokļūst, viņi nenokļūst valsts oficiālajās mājaslapās ar labu informāciju, viņi pārsvarā nokļūst Cālis LV un tā tālāk, un ko viņi uzzina. Un tad Terēza Meja ļoti sāka smieties, jo viņa teica, ka viņai nesen sāpēja galva, viņa iegooglēja, un, protams, ir tikai divas lietas, ko tu vari uzzināt par savu diagnozi, ja tu raksti Google. Tev ir vēzis vai tu esi stāvoklī. Jā. Tieši tāds arī ir. Bet arī, kā tev liekas, vai Dr. Google mums kā ārstiem ir palīgs vairāk vai tomēr kā traucēklis? Pat abstrahējoties varbūt tieši no tavas specialitātes, vai to redzi kā draudu traucēkli vai tomēr arī kaut kādā ziņā palīdzošu lietu? Es domāju, ka viennozīmīgi palīdzošu lietu. Varbūt ne tik viennozīmīgi, bet manā skatījumā vairāk palīdzošu lieta, jo viss jau nav tik slikti. Ja? Kaut ko arī labu var atrast un visbiežāk jau tie algoritmi arī kaut kādas tādas saturīgas lapas ar saturīgu informāciju droši vien uzliek vairāk tā kā augšpusē, nevis 23. lapas pusē. Un, starp citu, man ir viena publikācija, kas ir vēl no īrijas laikiem, kad es strādāju īrijā, tieši par interneta avotu uzticamību un pieejamību pacientiem. Un, tā mēs pētījām faktiski, cik uzticami ir šie avoti, un arī vai ir kaut kādas atpazīšanas zīmes šiem avotiem. Un sanāca viena publikācija par laivveidu kaulu lūzumu. Un kādi ir tie galvenie secinājumi? Tie galvenie secinājumi bija tādi, ka ir atsevišķas lapas, kurās ir attiecīgie zīmogi, kuras ir vai no asociācija atbalstītas, vai profesionāla asociācija atbalstītas, vai attiecīgi kaut kādu slimnīcu raksti, kuriem var diezgan labi uzticēties. Un, tur pamatā nevienā rakstā nebija tas, ko ekspertu komanda bija izvirzījusi par pilnīgu informāciju. Nevienā nebija tā, ka viņi nosacīja pilnīgi 100%, bet ļoti daudz, kur bija tā, ka 90% tiek tā informācija nosegta. Tas, kas būtu pacientam svarīgi. Tā kā globāli es domāju, ka jā, tā problēma rodās, vai tas pacients zina, ko viņam meklēt. Un te ir tā jautājuma būtība, kā viņš komunicē to savu ārstu. Ja tas ārsts, viņam, ārstam ir laiks tik, cik ir tajā ambulatorijā vizītē, piemēram, un viņš iesāk jau to sarunu,
Un, attiecīgi, ja tiek izrunāts pareizās lietas, un pacients ir pareizi sapratis ārstu, tad tālāk viņš īstenībā diezgan labi var atrast viņam nepieciešamo informāciju jau interneta avotos. Un arī, starp citu, Rakus ir par anestēziju izlaidis tā kā rakstiņu sociālajos medijos palaiduši, kur tieši par anestēzijas veidiem, kā sagatavoties anestēzijai un tā tālāk. Man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi kopumā. Arī Bērnu slimnīca izlaida veselu platformu. Vesela pasaule LV, kas ir labi. Bet kur jau Arvīts atkal pieminēja jautājums par komunikācijas jautājumiem. Un laiku. Laiku un komunikāciju par to, cik cilvēki, tie iemesli, kāpēc cilvēki bieži meklē atbildes Google. Ir tieši tāpēc, ka mums pietrūks laika, vismaz tā ir mana tā sajūta, jo man strādājot privāti praksē, es esmu arī atvēlējis sev to konsultācijas laiku tādu, lai es varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, bet pieņemsim, vai tu pieņem arī poliklinikā arī kaut kādus pacientus, tev ir kaut kādas konsultācijas, un cik viņas ir garas, vai tiešām tur pietiek laika sarakstīt kaut ko, parunāt, kaut ko tur paskatīties tos elpceļus, nu es tā aptuveni saprotu, ko dara anesteziologs, saprast, kāda anestēzija viņam vajadzētu, un vēl izrunāt kaut kādas lietas, ko viņš ir lasījis internetā, vai tam vispār pietiek laika valsts medicīnā. Atkal jau grūti pateikt precīzi tādu, tā kā, nezinu, vienu. Citam droši vien pietiek, citam nē. Man patīk pastrādāt vairāk ar pacientu. Es pieņemu diezgan maz, vienreiz nedēļā, 2 stundas. Un 2 stundās man tas, teiksim tā, es pieņemu 4 pacientus. Es pateicu, ka vairāk nē, jo arī poliklinika piedāvā vai nu 20 minūtes vai 30 minūtes pacientu. Un es izvēlos 30 minūtes uz pacientu. Es labāk apskatu kādu ātrāk un iegūstu kaut kādu brīvāku laiku, nekā ka man kādam pacientam pietrūks laiku, un tad jau viss slikti, un es jau palaidu garām kaut kādas vai nu svarīgas lietas, vai nu jau komunikācijā ir kaut kādas jau nepilnības. Tā kā. Bet man pie šīs liekas ir vēl viena svarīga tēma. Tā jau ir tāda, man liekas, mazliet tāda jau tehnoloģiska problēma, kas ar šo rodas. Ir zināma tāda lieta kā informācijas search bias. Respektīvi, cilvēki, tad, kad tu lieto Google, tavi rezultāti arī tiek prioritizēti katram cilvēkam mazliet savādāk. Respektīvi, ja mēs katrs no sava datora meklēsim kaut kādu vienu terminu, tas search rezultāts viņam būs mazliet atšķirīgs atkarībā no tā, ko mēs darām iepriekš. Nu, lūk, tātad tas pats attiecas arī uz jautājumu par pašdiagnosticēšanos un arī tātad kaut kādā mērā pašārstēšanos. Tāds, man liekas, tāds sarežģīts jautājums, tas ir jau solis tālāk, un es nezinu, man nav mazākās jausmas, kā to var risināt, ir, teiksim, cilvēki ar riska grupām. Riska grupās, kas ir, teiksim, ar sliktāku socioekonomisko stāvokli, kas jau ir pakļauti dažādiem veselības riskiem. Ar lielāko varbūtību viņiem vajadzēs vairāk nodarboties ar pašārstēšanu, ja cilvēki baidās vai viņiem nav iespēja aiziet pie ārsta. Tātad viņus un vēl tie informācijas, tā algoritmu meklēšana, viņus var novest vairāk pie sliktas informācijas. Līdz ar to, respektīvi, šis jautājums par to Google, es pieļauju, ka, ja cilvēks sēž gaļazarā, mēs sēžam, mēs meklējam informāciju, mēs mākam viņu atlasīt, kur ir tā, kas mums ir vajadzīga, arī mūsu sēž rezultāti noteikti izskatās labāki. Kā cilvēki, kas, piemēram, daudz sēž kaut kādos fórumos. Tā šī vienkārši ļoti, tas ir šausmīgi sarežģīts jautājums, bet man liekas, ka vērts pieminēt. Manā skatījumā ir jautājums, ko dara šīs platformas, vai viņas rīkojas atbildīgi. Manā skatījumā viņām vajadzētu rīkoties atbildīgi, jo viņām ir tā atbildība, un attiecīgi viņi varētu radīt tādu algoritmu, lai tas cilvēks nonāk tur, kur viņam būtu jānonāk, nevis. Bet mēs redzam, ka tas notiek tieši pretējā daudzumā, jo daudz cilvēku tiek jaukts, kad iet daudz runa par cenzūras problēmām, tostarp Twitterī, ka nekas nedrīkst tikt cenzēts, viss ir jāsaprot cilvēkiem pašiem, jābūt iespējami izvēlēties, kas nav pēc idejiski nepareizi noteikti manā uztverē, bet tomēr, ka tas ir runa par veselības jautājumu, ka tas var būt bīstami. Tas izklausās, ka būtu nepieciešamas regulas, un es neredzu, ka tas tuvākajā laikā varētu parādīties. Arī attiecībā vispār uz tiem fórumiem tur jau ir jāsaprot, ka tur ir arī kaut kāda reklāma. Tur tie, kas maksā par reklāmām, viņiem vajadzīgi klikšķi, līdz ar to kādreiz tie avoti, ko es lasu, viņi ir tīri labi, kas ir forši. Un tad izlasi kādu, kur ir kā rakstījis ārsts, un tu lasi to, ko viņš ir rakstījis, un tev tā kā bišķiņ jau tur tiki sākas acī, un tu saproti, ka nav, un visa tajā problēma ir tajā, ka viņi piedāvā gan labu informāciju, gan arī šādu informāciju, un cilvēkam jau arī grūti izvērtēt visu to, kas tur ir, un es neredzu, pieņemsim, mums arī attiecībā uz atbildību, ja? Mums valstī ir
žurnālisko ārste un aizstāst ar ļoti jocīgiem arī padomiem. Nu, viņiem atbildības nekādas juridiskas nav. Viņi nav ne ārstniecības personas, nekas viņiem. Viņi var rakstīt, ko viņi vēlas. Un atkal tas ir atstās cilvēka ziņā par to veselību, kad tu pats izvēlies. Un pēc būtības arī pacienta tiesību likums arī saka, ka tu vari darīt, ko tu gribi. Jārūpējas par savu veselību, bet tu nav definēts, kas ir rūpes par tavu veselību. Varbūt viens cilvēks domā, homeopātija ir rūpes par manu veselību, varbūt cits cilvēks domā, ka bebru astes uzlējums ir rūpes par manu veselību. Tas tā kā, es piekritīšu Reinim, ka man liekas, ka veselības jautājumam tomēr ir bišķiņ jābūt regulētam. Es pilnīgi piekrītu, ka regulētam vajag būt, un ja tas būtu labi regulēts un pareizi sakārtots, tad īstenībā tas būtu, manuprāt, ļoti labs palīgs mums ikdienā, ka pacients ir jau labāk informēts, un tam visam jāsākās, manuprāt, skolā gan ar informācijas pratību, gan ar veselības pratību, ja, un tad jau īstenībā viņi nāks jau daudz gatavāki. Es ļoti labi atceros, strādājot Īrijā, par informācijas uztveri, un man likās, atbraucot atpakaļ uz Latviju, bija tāds bišķiņ kultūra šoks par to, kā informācija tiek uztverta mūsu populācijā un kā viņi uztver tur. Jo tur bija tā, ka vienmēr par visiem riskiem bija jārunā. Ir jāpasaka arī viss negatīvākais iznākums, ja kas nāve. Piemēram, kad kaut kādā noteiktā procentā var būt arī operācija var novest pie nāves. Un tas procents ir ārkārtīgi zems. Bet tajā brīdī, kad to saka, piemēram, bērna mātei, tēvam, tajā brīdī tas var kļūt diezgan emocionāli nepatīkama pieredze. Un tur to visu uztver ļoti normāli. Man neviena slikta situācija nebija. Un šeit Latvijā es atbraucu un arī otrais rezidentūras gads atceros, un es vienam pacientam vienkārši atļāvos izstāstīt procedūru soli pa solim, pārgriezās acis, un viņš tur noģība turpat tās uz vietas, jā. Droši vien tur arī mana kļūda, ka es varbūt uzreiz nenoidentificēju, ka viņš ir tāds ārkārtīgi satraukts, bet globāli Latvijā to informāciju uztver daudz sāsinātāk nekā citur. Un iespējams tas ir tāpēc, ka ir šī mācība jau skolā bijusi citādāk nekā mums. Iespējams, tāda ir hipotēze, bet tas ir tāds mans novērojums, es arī to noteikti esmu, tagad, kad tā sāka, es arī to noteikti esmu ievērojis. Es gan cenšos izstāstīt par visiem riskiem, bet man arī tāda seja, ka ārzemēs tomēr tos riskus kaut kā uztver krietni veselīgāk nekā tad, ja tu pateiktu. Teorētiski mums tas arī ir jādara no likuma puses, kad mēs izstāstam, bet man tiešām liekas, ka mūsu sabiedrībā tas automātiski, viņš pateica tur, kad, nezinu, iespējami krampi, piņas, ibumetīna, blaknes, visi kaut kā nekritiski izturās. Tur rakstīts drausmīgas lietas visiem, bet visi jau lieto ibīti. Un tagad ir runa par vakcīnām kaut kādām. Ja tur ir kaut kāda nopietnāka blakne, tad šito mēs nedarīsim, tāpēc, ka tur kaut kāda tur tā lieta. Mums ir laikam kaut kāda, tas ir tiešām saistīts ar to veselības pratību, ar sapratni. Veselības mācības trūkums jau kopš bērnības organismā, bet jau kopš, es neatceros, ka man skolas laikā būtu vispār jebkas mācīts par veselību. Un es arī no otras puses domāju, ka visi daudz tā jautājumi ir, godīgi sakot, dažreiz šķiet, ka Latvijā ir relatīvi viegli par sevi saņemt komplimentu no pacienta par to, cik tu esi labs ārsts. Nevis tāpēc, ka tu būtu labs ārsts, bet, piemēram, kā tu teici, tu aizēji un pastāsti tos riskus. Un citreiz cilvēkiem tas liekas jau ir, ka tas jau ir daudz. Un, ja tā padomā, tas droši vien, ka nav ok, ka ar to pietiek, lai tu būtu jau izdarījis vairāk, lai gan īstenībā tu esi izdarījis pašu minimumu. Tā kā es domāju, arī tas ir cēlonis. Es runāju par to pašdiagnosticēšanos vispār kā tādu. Man kopumā nav slikts viedoklis par to, bet laikam tas tāpēc, ka man ir laikam pieredze vairāk ar to privātu praksi, kur man ir laiks izrunāt ar pacientu. Man patīk, ka pacients ir atnācis kaut ko palasījis. Līdz ar to es viņam varu uzreiz tos mītus tajā konsultācijas laikā ļoti, ļoti daudz atspēkot, īpaši daudz par klepu sīrupiem. Nākas stāstīt vecākiem. Viņi tā, mēs lasījām, ka īstenībā tie klepu sīrupi nemazām tur tik ļoti labi nepalīdz. Tiem bērniem tāds, Un tas ir tur, kur Big Pharma reāli darbojās. Uz to viņi arī ir pelni uz visiem tiem medikamentiem, kas nepalīdz. Tā, kuriem tur, nav īsti zemi riski un saslimšanas, kas pašas no sevis pāriet. Bet cilvēki, kas nāk, ir kaut kādi tādi, piemēram, pie anesteziologa, kas aiziet, kas ir tāds populārs mīts, ko tu redzi. Kad cilvēki atnāk, viņi ir par sevi salasījušies. Jā, kaut ko ir izlasījuši internetā par anestezioloģiju. Viens ir, starp citu, ko jautājums neuzdevām, labi, ka es atceros par to, vai tiešām tik bieži zobi tiek izlausti ārā
veicot intubāciju. Anesteziologus mēdz dēvēt arī par zobārstiem, jā, bet Nejaušiem. Jā. Bet mēs, protams, brīdinām par riskiem, un nevienmēr jau anesteziologs izlauž. Citreiz mošanās laikā cilvēks sakož, teiksim, laringiālo masku, un ja viņam tie zobi ir tādi, kādi viņi ir, normāliem veseliem zobiem nekam nevajadzētu notikt. Jā. Bet ir cilvēki dažādiem zobiem, un tad, protams, kad jo kustīgāki zobi, jo sliktāk higiēna zobiem, jo trakāk varētu būt šie riski. Bet ir citi tā mīti? Ir. Bet ir citi mīti arī kaut kādi ir, ko nāk un saka, vai tas tā ir? Jā, jau iepriekš pamatā vispār cilvēks nāk uz anestēziju, viņš pamatā ir nobijies vienkārši no anestēzijas ārkārtīgi. Un īstenībā ļoti maz es dzirdu to, ka viņi ir kaut ko salasījušies konkrēti par anestēzijām. Visvairāk par tām atkārtotām anestēzijām satraucās, visvairāk par atmiņu, vai viņiem netiks ietekmēta atmiņa un tādas lietas. Bet tā globāli, nē, visbiežāk es sastopos tieši ar pretēju, ka viņiem vispār nav izpratne par to, kas ir anestēzija. Viņiem ir priekšstats, ka mēs sēžam un iedodam viņiem tabletīti, vai iedodam viņiem pālpot, kaut ko viņi aizmieg, un tad pēc kāda brīža pamosās. Viņi vispār nav izpratne par to, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, un kāpēc vispār anesteziologs ir vajadzīgs. Bieži vien sastopos ar to, ka anesteziologs pat īsti netiek uztverts kā ārsts, jo mēs bieži vien kaut ko sakam pacientam, un viņi man saka, bet ārsts man teica to un to, un tad es saku, es arī esmu ārsts. Es atcerējos tikko par vienu lietu. Īsti, ka nesaprotu. Jā, vai nenāk pacients saka, man vajag šitādu anestēziju. Es izlasīju, ka šitā baigi labā ir. Šad tad nāk. Viņi bieži vien tieši grib šo te vispārēju anestēziju, lai gan viņi vispār nav iepazinušies ar to, kādas ir citas opcijas. Un tur ir tā lieta, viņi nezin, ko viņi grib. Viņi grib bieži vien anestēziju, kurai potenciāli riski ir daudz lielāki nekā citām anestēzijas metodēm. Bet viņi neko negrib dzirdēt, un te atkal ir par to pašu, par to komunikāciju un tam līdzīgi. Viņi negrib dzirdēt riskus, viņi negrib dzirdēt tādas padziļinātu informāciju, jo tā ir vieglāk, bieži vien. Diemžēl. Es uzreiz gribu, tas ir ļoti saistīts tieši ar manu profesiju, uzreiz, lai varbūt kliedēt to mītu. Ir lasāms, ka epidurālā anestēzija dzemdību laikā saistās bērniem ar autismu. Un vispār epidurāla anestēzija esot ļoti slikta, un sievietei dzemdību laikā ir jācieš, lai tā skaistītos īsti dzemdības. To var izlasīt arī fórumos, arī atsevišķi ir tur cilvēki, kas to ļoti tā kā... Pat politiķi, kas tādu narratīvu izplata. Jā, intensīvi aizstāv, varbūt... Trumps vai kas? Nē, arī Latvijā. Arī Latvijā. Okay. Jācieš, epidurāla anestēzija, ufuj pētā, tālāk un tā joprojām, un varbūt var arī Jā, man liekas, laba vieta, ja reiz mēs runājam par pašdiagnostiku un pašlasīšanu. Un noteikti var atrast daudz lietas par to. Tas ir ārkārtīgi populāri, īpaši jauno mammu vidū, ka viņas satraucās par to, ka epidurāla anestēzija ir kaut kas drausmīgs, jo tā raksta internetā. Jā, te atkal viņiem, tām sievietēm, grūtniecēm vajadzētu izrunāt visus šos jautājumus gan ar ginekologu, gan ar anesteziologu, jo epidurāla anestēzija var ietekmēt dzemdību procesu, bet nevis radīt kaut kādu autismu. Nē, tas ir kaut kādas pilnīgas muļķības. Ko tu domā ar to ietekmi, jo tiklīdz dzird cilvēku vārdu ietekme, viņi domā, ka tas ir kaut kas slikts. Vienkārši var pagarināties dzemdību laiks kā tāds. Jā. Piemēram, mēs ar sievu noskatījāmies filmu dzemdību zālē. Tā kā bija anestēzija, varējām noskatīties filmu. Jā. Un skaisti. diezgan mierīgi. Līdz ar to tas viss notiek mierīgāk un tam līdzīgi. Tā kā es droši vien ieteiktu drīzāk epidurālo anestēziju nekā neieteiktu. Tad tu neesi dzemdējis. Jā, es neesmu dzemdējis. Man ir diezgan privileģētā situācija. Es nekad arī nedzemdēšu. Jā. Un, bet es kā anesteziologs droši vien ieteiktu, ja nav kontraindikācija, nekādu ieteiktu šo te epidurālu anestēziju. Tātad tu atbalsti, ka tas Latvijā beidzot valsts apmaksāts ir pieņemts vai ne jau kādu laiku? Jā, ir sievietēm pieejama valsts apmaksāta epidurāla anestēzija. Jā, jums vēl noteikti. Un tad tas vēl viens jautājums, par ko tiek runāts un nesaprotu, vai tās anestētiķis nonāk bērnā.
veicot epidurālu anestēziju? Veicot epidurālu anestēziju, tur jautājums ir, tas ir atkarīgs arī no anesteziologa, kādus medikamentus viņš precīzi izvēlās. Es neesmu dzemdību anesteziologs, es dzemdību anestēzijās pēdējo reizi, tad, kad es biju rezidentūrā, piedalījos. Un tam līdzīgi, un arī līdz ar to atkarīgs no devām, bet tās devas ir tik niecīgas, ka ja arī tur kaut kas nonāk, tad nekādā veidā tas nevajadzētu ietekmēt bērnu tajā brīdī, kad viņš piedzimst. Ja, tad drīzāk, piemēram, ja ir neatliekama anestēzija, kur jādod vispārējā, tā var ietekmēt droši vien krietni vairāk bērnu nekā otrādi. Tev ir, jo man ir vēl viens jautājums jums. Man ir vēl viens. Nu, nevai. Jautājums, jūs paši sevi arī diagnosticējat Google vispār? Nu tā, jūs ārsti, mēs atpazīstam informāciju, ir sanācis? Nē, es drīzāk kādreiz varbūt mēģinu saprast diferenciālu diagnozi pacientam, kad es tā kā kaut ko domāju par pacientu, vairāk domāju, kas vēl kaut ko pameklēt mājās pasēžu, bet tādā ziņā es varbūt esmu diezgan paškritiska un es saprotu tās savas kompetences robežas un es neesmu no tiem ārstiem, kur pats sevi ārstēs, parasti aizēnu un saku, lūdzu izārstē mani. Es nezinu, kas man ir jādara. Man tieši bailes no tā, kad es tur izlasīšu audzējus un tad man tas ieies galvā un tad es nevarēšu tikt vaļā no tā audzēja diagnozes. Es tā noteikti nedaru. Es gan tā darīju. Diezgan ilgi. Nonāca līdz diagnozē, bija diezgan garš ceļš, tāpēc, ka acīm redzot, manas kompetences nebija pietiekošas. Un tad nāca tāda atklāsme, kas varētu būt, un tad es vienkārši pēc vienas dežūras kārtējo reizi vienkārši piegāju pie ķirurga un saku viņam, klausies, man tomēr ļoti sāp tur tajā, epigastrijā, jeb vēdera augšdaļā. Un viņš, aiziesim uztaisīsim izmeklējumu. Izmeklējums bija, diagnoze rokā, viss kārtībā. Tas bija tieši tik vienkārši, tieši tik ātri. Un cik ilgi tu pašdiagnosticējies? Kādu pusgadu. Kādu pusgadu es mēģināju pašdiagnosticēt. Tas ir perfekts, man liekas, mācība arī mūsu skatītājiem un klausītājiem par to, ka varbūt iespējams, pat ja jums ir ilgi jāgaida uz ārsta konsultāciju, varbūt tas ceļš ir īsāks. Mans pēdējais īsais jautājums ir, man šobrīd aktuālā temata par mākslīgo intelektu. Vai jūs kā ārsti redzat, ka mākslīgajam intelektam ir vieta medicīnā? Es nerunāju par to, vai aizstāt ārstus, bet būt kā labs palīgrīgs kaut kādu lietu diagnosticēšanā. Vai jums liekas, ka ārsti ir neaizstājami un nekāds mākslīgais intelekts nevar pārspēt šīs 3 gudrās galvas? Es domāju, ka tā ir nākotne reāli, kas reālā, jau tagad ir, es atceros, pat 19. gadā es laikam biju konferencē, kurā, un droši vien jau arī iepriekš bija prezentēts, bet vienkārši 19. gadā es dzirdēju konferencē, kurā ļoti forši stāstīja par to, ka tajā brīdī, kad mēs esam nodrošinājuši manipulācijas, visas, kas pacientam nepieciešams operācijas laikā vai pirms operācijas, tad tālāk mēs vienkārši varam iestatīt vēlamos fizioloģiskos parametrus, un tālāk jau visu īstenībā mākslīgais intelekts jau var tur sakārtot gan ar medikamentiem un pielāgot devas un ievadas ātrums un vispārējo un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka tā ir absolūti mūsu nākotne. Vienkārši mēs droši vien būsim tie, kas iestata tos vēlamos parametrus, ko mēs gribam sasniegt katrā operācijas etapā. Piemēram, arī varbūt ķirurgam tāda situācija pēkšņi, ka viņam vajag to spiedienu augstāk, bet mēs esam iesatījuši mākslīgam intelektam to, ka spiedienam ir jābūt zemākam tur operācijas lielākajā daļā laika, un tad mums vienkārši jāpamaina šis parametrs. Un tad atkal mākslīgais intelekts viss sakārtos pāris minūšu laikā. Un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tas viss ir reāli, tas viss tā arī būs. Tikai jautājums kad, kurā brīdī un tam līdzīgi. Man liekas, ka jautājums nav vai, jautājums ir jā, kad. Man liekas, ka tas īstenībā pēdējā gada laikā ar visām ChatGPT iznākšanām ir jau palicis ātrāk nekā mēs iedomājāmies. Es gan nedomāju, ka ārsti tiks tik ļoti aizvietoti, bet esmu pilnīgi droši, ka lielai daļai ārstu viņa darba specifika mainīsies, darba pienākumi mainīsies noteikti.
Bet jā, jautājums, kur droši vien, ka mēs vēl nezinām, kur tieši tas uzpeldēs tā tik strauji. Droši vien, ka radioloģijas izmeklējumi varētu būt vieni no tādiem tuvākā laikmeta, kur tas izmainīsies. Bet tajā pašā laikā liekas, tur ķirurgs jau tā neaizvietos mākslīgais intelekts un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā teica, kad nāks mākslīgais intelekts, viņš māc jau visu kaut ko ģenerēt, tad māksliniekus jau gan neaizvietos. Tāpēc, ka mākslinieks ir mākslinieks un tur ir reizes un tā tālāk. Un atnāk mākslīgais intelekts un pirmais, ko viņš izdara, vienkārši prāta, ka grafiskais dizains un viss tas tālāk varētu būt viena no pirmajām lietām, kas tiek vienkārši iznīcināta ar mākslīgo intelektu. Tā kā grūti paredzēt, bet skaidrs, ka tas būs mūsu labākais draugs. Un tiem, kas negribēs būt labākais draugs ar mākslīgo intelektu, visticamāk būs jādomā par citu profesiju. Labi, apaļojoties, pēdējās varbūt kaut kādas atziņas vispār kopumā par pašdiagnosticēšanos, jo tā ir Latvijas populācijā diezgan, nevis liela problēma, bet aktualitāte, ka pie ārsta grūti tikt, privātajā praksē grūti samaksāt pašdiagnosticēšanu. Varbūt kaut kāds tāds padoms īsais, lai nekaitētu sev ar doktoru Google. Palasam, bet pajautājam arī. Piezvanām ģimenes ārstam. Respektīvi, doktora Bērziņa piemērs, viņš pusgadu diagnosticējās un pusstundā patiesībā ar ārsta palīdzību atklāja to diagnozi. Varbūt ir diezgan pamācoši. Jā, es piekrītu, lasīt varam, lasam, iepazīstamies un tā tālāk, bet te pašā laikā nezaudējam laiku, iestājamies jau tajās rindās, jo, kā jau pieminēju, par to, ka tikt pie ārsta Latvijā nav tik vienkārši. Tā ir viena no lielām problēmām. Tāpēc, iestājamies rindā, tikmēr meklējam informāciju, iepazīstamies ar informāciju, bet tāpat laikā, varbūt nedaram kaut kādas trakas lietas, nemēģinam dabūt recepšu medikamentus un nesākam lietot recepšu medikamentus bez ārsta ziņas, jo ir visādas tādas dzirdēt, ka dabūn kaut ko, no ārsta palīga kaut kāda drauga, es nezinu pat kādā veidā vai apmānot vai vēl kaut ko, dabūn kaut kādus medikamentus un tad lieto medikamentus, kurus viņš vispār nesaprot, kāpēc jālieto un cik ilgi jālieto un tam līdzīgi. Tā kā to nedaram. Tu gribēji kaut ko papildināt? Pirms es saku. Vienkārši pielieciet, varbūt to jādara. Laikam man tas nevis ieteikums, bet atgādinājums, ka tiešām tā ir, ja Google raksta kaut kādas simptomas, tur vienmēr pamatā izlaiž, ka vai tu esi stāvoklī, vai tevi ir audzējis. Un es gribu atgādināt, ka doktors Googles informācija tādā ziņā ir diezgan plakana, jo pacients varbūt pievērš uzmanību kaut kādiem 2 simptomiem, kas viņam ir izteiktāki, bet tikai ārsts spēj saprast, kas vēl papildus ir jāpajautā, lai saliktu to bildi tādu pilnvērtīgāku un lai viņš tās diferenciāli diagnozes arī veiksmīgāk saprastu, kā atšķetināt. Tu tā vienmēr pieliec. Jā, man ir tagad, un tomēr es iedomājos arī otrā pusē rekomendācija arī no ārstu puses. Man patīk, jūs sakat, ka pacienti, ka cilvēkiem vajag lasīt, varat lasīt. Tas varbūt īstenībā kādreiz palīdz un atvieglo. Jo es esmu dzirdējis arī, ka ārsti pasaka, vienkārši nevajag lasīt. Vajag lasīt. Es saku, pieņemsim tajā brīdī, kad tas rada trauksmi īpaši par onkoloģiju, tad es arī saku, varbūt nevajag lasīt, ir jānāk pie ārsta. Jo tad viņi parasti salasās, un viņiem liekas, ka viņi visi nomirs. Tā tas ir. Tur jau ir sarakstīts tā plakanā informācija, visas diferenciāli diagnozes, kur mēs paši zinām, ka dienas beigās, ja kaut kas ir neskaidrs, ir vienmēr jāmeklē onkoloģija vai kaut kāda smagāka saslimšana. Tā tas ir, bet pacientam ir grūti to izvērtēt. Tad lasot tajā doktorē Google. Jā, tieši manuprāt, tā diagnostika Google ir ārkārtīgi neveselīga, bet tajā brīdī, kad ir diagnoze, tajā brīdī iepazīties ar informāciju par diagnozi, par iespējām, tas ir daudz vērtīgāk, bet no simptomiem dažiem izlobīt diagnozi, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bingo. Reini, vēl ir kaut kas tev sakāms? Jo man ir sakāms tikai viens teikums. Paldies, doktor Bērziņ. Mūsu koncīlijs ir noslēdzies. Paldies.